A6, C7 uz jauda stenda, pilnpiedziņa viņai ir V6T ar 2 turbīnām, 3 litrīgais dīzelis. Oriģināli viņam ir jābūt 326 zirgi un 650 grieze. Uzlikam uz jauda stenda. Jauda stends uzrādīja 308 zirgi un viņam grieze uzrādīja 637, gandrīz 640, tad 10 ņūtonu mazāk un aptuveni 20 zirgu mazāk tai mašinai. Mēs uztaisījām pilnvērtīgu labu steidžu gan dzinējiem, gan ātrumu karbai, sasniedzam 355 zirgai un 745 griezes moments. Tagad 750 ņūtonu viņam. Plus 100 griezes moments un plus 55 zirgai šitai mašinai. Perfekts rezultāts. Protams, visa ekoloģija ir iekšā. Tagad motors saprogrammēts un ātrumu karba sačipota viņam. Pielāgota jauda ātrumu karbai pret motoru. Tūlītās izbrauksim, paskatieties, kā brauks. Nu kā, rezultāts ir labs. 740 un 355, tā un ir tai mašinai paliek. Tā kā ir patikami un labi čipot mašinai, visa ekoloģija ir iekšā, dūmu vispār nekādu nav, protams, viss katalizatoris DPRs ir iekšā, gēri strādā, AdBlue sistēmu strādā, mašina, kā minēju, 17. gada, pilnpiedziņa, plus 100 ņūtonu un plus 50 zirgu spēku, tai mašinai būs jūtama ļoti stipri un ļoti labi, patikami būs braukt un dinamiski. Ko vairs piebilst pie tos mašinas? Neko. Turpinākiet skatīties, tūlītās būs jauns projekts. Audi arī vecākā modeļa C6. Pārliekam interkūlerus, liekam iekšā F-mika lielākus, divus ņemam ārā, sporta liekam sistēmu un liksim pēc tam uz druļiem. Jauku dienu! Atā!